Esiet sveicināti mūsu baznīcā Ziemassvētku vakarā. Welcome to celebrate Christmas Eve together in a musical worship service. Un mūziķi šodien kopā ar mums ir Maikls Rundāns pie ēģelēm. Īpaši mūziķi mums šodien ir Marija Sarborn, Alberts Vītols un Alisters Sarborn Vītols, kuri dziedās kopā arī ar Svētā Jāņa draudzes ansambli, kas šodien ir Vairas Gērtneris vadībā. Tāpēc dziedāsim un svinēsim. Also, welcome to all our friends watching us on Zoom and celebrating together. And in our bulletins, you'll see we have both languages, and also some songs are in both languages. Like the first hymn, Jūs ticīgie nāciet, O come, all ye faithful.
Tautam, kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņem. Pār tiem, kas dzīvo nāves ēnas zemē, atmirdzēs gaisma. Mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā Tēva vienpiedzimušā dēla. Jo mums ir piedzimis bērns, mums dēls ir dots. Viņš bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēka gaisma. And the Word was made flesh, And dwelt among us. and we beheld his glory. The glory as the only one from the Father, full of grace and truth. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Iededzot sveices adventas vainagā un arī vidējo sveici Jēzum par godu, mēs lūgsim: The Lord be with you. Jesus said, I am the light of the world. Whoever follows him will never walk in darkness, but will have the light of life. All light has come. The glory of the Lord rises upon us. Let us not allow our darkness to cover the earth and cover our souls. Let the light be known, and all Nations will come to the light. We will see the glory of the Lord. Through the life of the newborn child. Amen. Lūdzu, apsēdīsimies.
Svētīgs ir cilvēks, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. The first reading today is from the prophet Isaiah, chapter 9. The people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of deep darkness, a light has dawned. You have enlarged the nation and increased their joy. They rejoice before you, as people rejoice at the harvest. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Otrais lasījums ir no apustuļa Pāvila vēstules Filipiešiem, 2. nodaļas. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu, kas Dieva veidā būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs. Un cilvēka kārtā būdams, viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē, un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam Tēvam par godu. Ar ansambli vēlējos pieminēt, ka, kā jūs redzat, šī bija Carol of the Bells, Ukraiņu dziesma. Un arī mūsu baznīcā ar vienu katrā dievkalpojumā šeit ir Ukrainas karodziņš un svece. Un mēs turpinām aizlūgt un atbalstīt Ukrainu. So in our church, as we heard, this was Carol of the Bells of Ukrainian origin. This beautiful song and carol, and in our church we keep praying for Ukraine and all other places where innocent people suffer from war. So let us pray for peace and justice. Bet tagad aicinu mūsu ansambli kopā dziedāt, cik Jēzus ir labs.
Aicinu jūs piecelties. Un mēs uzklausīsim evaņģēliju vārdus. Let's hear the message of Christmas from Gospel of Luke chapter 2. Tajā pašā apvidū gani nomodā zem klajas debesis sargāja savus ganāmpulkus. Un kunga eņģelis tiem piestājās, kunga godība viņus apmirdzēja, un tie ļoti izbijās. Eņģelis tiem sacīja: nebīstieties, redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas notiks visiem ļaudīm, jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis pestītājs, kas ir Kristus kungs. Redzi jums šī zīme, jūs atradīsiet bērniņa autos ietītu un silē gulošu. Tiepeši tur pie eņģeļa bija redzama debesu pulku draudze. Tie slavēja Dievu un sacīja: gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts. Amen. Apsēdīsimies un dziedāsim: es skaistu rozīt zinu. Lai miers ar jums, God's peace be with you. Today I would like to reflect about the message from angels in Christmas. My reflection also will be in Latvian and English. Ziemassvētku vakarā
Mēs dzirdam eņģeļu vēsti ganiem, kas atskan no augšienes. Gods Dievam augstībā, miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņiem labs prāts. Gods Dievam augstībā. Mēs raugamies uz augstumiem, kad lūkojamies pēc radītāja. Mūsu Tēvs debesīs, mēs lūdzam. Tas arvien paliek noslēpums, kas ir lielāks par mums. Mēs vēršām savu skatu uz debesīm, uz to, kas mūs pārsniedz, kas ir neaptverams. Un tomēr šajā naktī Dievs aicina skatīties citur, daudz zemāk, Silītē, Bētlemē, mūsu vidū, bērna acīs. Daudz ir meklējuši gudrības augstums. Senajos laikos tie, kas izgāja pretim Jēzum, meklēja ķēniņu, bet viņi atrada Dieva dēlu, kas raugās uz pasauli ar bērna acīm. Viņš vēl nerunāja. Vispirms viņš bija klāt. Dievs šajā pasaulē ienāca nevis ar gudrām atbildēm uz mūsu jautājumiem, bet ar klātbūtni. Viņš aicina arī mūs būt klāt, kā ganus toreiz Bētlemē. Dievs aicina mūs būt kā bērniem, uzticēties, brīnīties, priecāties. Mēs katrs arī esam kā gani, kuriem šai pasaulē kaut kas ir uzticēts, pienākumi un rūpes. Bet šajā naktī ganiem tiek parādīts vēl kaut kas cits. Ceļš pie bērna. Pie viņa nonāk tie, kas nav aizmirsuši bērnu paši sevī. To, kurš prot priecāties par visvienkāršākajām lietām. Ziemassvētkos Dievs uz mums runā klusi. Viņš runā caur smaržām, garšām, sveču gaismu. Dievs runā, mūs aicinot gaidīt. Dievs runā caur prieku, jo ne viss ir uzreiz jāsaprot, ne viss vienmēr ir jāizskaidro. Dažkārt pietiek būt un ļaut Dievam būt mūsu vidū un mūsos. Eņģeļi saka, vai varbūt dzied no augšienes, miers virs zemes. Šī pasaule ilgojas pēc miera. Mēs katrs ilgojamies savā veidā, jo visapkārt ir tik daudz nemiera, arī mūsu laikos. Plosās karš, kari, ir daudz baiļu, daudz ievainojumu. Miers nav tikai klusums pasaulē un ārpusē. Tas ir veselums, izlīgums. Arī miers sirdī un mūsu attiecībās. Šajā naktī lūgsim par tiem, kuriem Ziemassvētkos pietrūkst miera un prieka. Par tiem, kas vieni, par tiem, kas noguruši, par tiem, kuri ir neziņā par rītdienu. Mēs dzirdējām, ka Jēzus tiek saukts par miera valdnieku. Lai gan viņš nenes mieru kā šīs pasaules valdnieki ar varu. Viņa vara ir citāda. Bērna vara. Viņš nāk klusi, vienkārši, patiesi.
Uzticēsim viņam sevi kā bērni, kas paļaujas. Un visbeidzot, eņģeļa vēstī dzirdam, un cilvēkiem labs prāts, vai precīzāk, labs prāts cilvēkiem, pie kā Dievam ir labais prāts. Bet kas ir šis labais prāts? Ielūkojoties Bībelē, grieķu valodā, kurā sarakstīta jaunā darība, ir īpašs vārds eudokija. Un latviski to var tulkot, kā tā citās vietās ir tulkota, vēl ar citu skaistu latviešu vārdu labvēlība. Dieva labvēlība pār mums. Dievs mums vēl labu. Vai spēju tam noticēt? Ziemassvētkos mums tiek dota iespēja būt pār Dieva labvēlības cilvēkiem. Ne ar lieliem vārdiem, ne tikai ar darbiem, bet ar sirdi, kas vēl labu. Pirms rīkoties, vēlēt labu. Pirms runāt, vēlēt labu. To mums māca arī dzīves gudrība, ko varam lasīt un dziedāt latviešu tautas dziesmās. Otram ļaunu nevēlēt, bet labu. Jo Dievs pats mums ir vēlējis labu, nākdams mums pretī. Nevis ar prasībām, bet ar klātbūtni. Lūksim, lai arī mēs varam būt klāt. Tur, kur vajadzīgs miers, kur vajadzīga labestība. Tur, kur pietiek ar to, ka tu vienkārši esi visaugstākā priekšā, kurš tevis dēļ nokāpis viszemāk. Vēlēsim viens otram labu šajos Ziemassvētkos. On the night of Christ's birth, the world was quiet, unaware. There were no announcements in palaces, no celebrations in halls, only a field outside Bethlehem. Only shepherds keeping watch in the dark. And then the sky itself opened, filled with a multitude of angels praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men." Glory to God in the highest. Christmas begins not with us, but with God, who is above all. God is glorified. But in Christmas, He is glorified because He comes near us, comes down into our world. The child laying in a manger is a visible sign of invisible God. The Creator enters His creation, not in power, not in splendor, but in humility. God doesn't shout, He arrives quietly. And on earth peace, the angel said. This peace is not merely the absence of conflict. It is not a promise that life will be easy. It is a deeper peace, a restoring peace. The peace that comes when what was broken is made whole. The peace of reconciliation with God and with each other. This peace is possible because God has taken the first step towards us. We do not climb our way to heaven. Heaven comes down to us. Goodwill toward man, on whom God's favor rests. Behind these words stands the Greek word eudokia, God's good pleasure.
God's gracious intention, God's delight in showing mercy. Peace flows not from human effort, but from God's decision to love us, to save, to draw near, to be there for us. The Latvian word labvēlība captures this beautifully. It speaks of kindness, of benevolence, of a heart inclined toward goodness. Christmas is the announcement that God looks upon the world with goodwill and favor. He does not turn away in disappointment. He does not remain distant in judgment. He comes close in Jesus, offering grace before we ever ask for it. The shepherds did nothing to earn this message. They were simply there, awake, listening. So it is with us. God's goodwill is not a reward for the strong or the righteous. It is a gift for the humble, for those willing to receive. And when we receive this peace, we are changed and become people who carry God's will, goodwill, into the world. At Christmas, the angels do not give us a command to fulfill or a system to build. They give us a Savior to receive. Jesus Christ is God's goodwill made flesh, God's goodwill walking among us. In Him, God's glory shines. In Him, peace is offered. In Him, divine favor rests upon humanity. This is a song of heaven, and it is still being sung. May we hear it, may we receive it, and may we become people who reflect God's presence to one another. Merry and blessed Christmas to each one of us, on whom God's favor rests. Amen. Mēs klausīsimies dziesmas, kas ir šis bērns. Pasaulē
Candlelight, angel light, firelight and star glow, shine on his cradle till breaking of dawn. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Angels are singing, the Christ child is born. Shepherds and wise men will meet and adore him. Seraphim round him their vigil will keep. Nations proclaim him their Lord and their Savior, but Mary will hold him and sing him to sleep. Candlelight, angel light, firelight and star glow, shine on his cradle till breaking of dawn. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Angels are singing, the Christ child is born. Find him at Bethlehem laid in a manger. Christ our Redeemer, asleep in the grave. God incarnate and hope of salvation, a child with his mother, that first Christmas day. Candlelight, angel light, firelight and star glow, shine on his cradle till breaking of dawn. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Angels are singing, the Christ child is born. Mēs apliecināsim ticību ar apustuļu ticības apliecības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, uz svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Amen.
tous en avènement. Tu es plus de 4 léons, nous le prophètes et les prophètes. Tu es plus de 4 léons, nous attendons cette retombe. Il venait le divin enfant, jouer au bois résonner musette. Il venait le divin enfant, chantant tout son avènement. Oh, qu'il est beau, qu'il est charmant, oh, que ses grâces sont parfaites. Oh, qu'il est beau, qu'il est charmant, qu'il est doux, cet enfant. Il venait le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il venait le divin enfant, chantant tout son avènement. Ô Jésus, ô roi tout-puissant, tout petit enfant que vous êtes. Ô Jésus, ô roi tout-puissant, régnez sur nous entièrement. Il venait le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il venait le divin enfant, chantant tout son avènement. Dziedātāji var palikt vietās, un pārējiem aicinu piecelties, un kā mums ir dievkalpojumā, ir kopīga lūkšana. I invite you to join responsive prayer. Un pirmajā daļā. And our prayer is both in Latvian and English. Un pirmā daļā pēc vārdiem žēlastības Dievs jūs varat pievienoties sakot, uzklausi mūsu lūgšanu. Kungs, kur atnākšana pasaulē atklāja mieru un klusumu, pēc kura ilgojas katrs tavs bērns, mēs lūdzam, ieved mūs tava miera dievišķajā bagātībā, kas spēj bez atlikuma piepildīt mūsu dvēseles. Žēlastības Dievs, uzklausi mūsu lūgšanas. Lai mūsos apklust viss, kas neesi tu, tava īpašā klātbūtne, tava skaidrā un mierpilnā klātbūtne. Pārklāj ar klusumu nevajadzīgās domas un vēlmes. Žēlastības Dievs, uzklausi mūsu lūgšanas. Apsedz ar savu mieru mūsu pretošanos un neapmierinātību. Piesūcina ar klusumu mūsu cilvēcisko dabu, kas tik ļoti tiecas pēc trokšņa un āršķirīgā. Žēlastības Dievs, uzklausi mūsu lūgšanas. Apklāj ar mieru mūsu lūgšanas, lai tās kļūst par tiekšanos tev pretī, par tevis pieņemšanu un aicināšanu mūsu namā. Lai tavs miers ietiecas līdz pašiem mūsu būtnes dziļumiem un tad atgriežas pie tevis kā mīlestības apliecinājums. Žēlastības Dievs, uzklausi mūsu lūgšanas. And also in English, after words, God of mercy, your response is, hear our prayers. Gracious God, we praise you for your glory revealed in Jesus' child. Thank you that in the darkness of our world, you have spoken peace through your Son. God of mercy, hear our prayers.
We thank you for your goodwill and gracious favor that reaches us not because of who we are, but because of who you are. God of mercy, hear our prayers. This Christmas, let your peace rest upon our hearts. Where there is fear, bring trust. Where there is brokenness, bring healing. Where there is distance between us and you, draw us near through your love. God of mercy, hear our prayers. Help us to live as people who have received your favor, sharing kindness, mercy, and peace with others, looking at each other with the eyes of a child. God of mercy, hear our prayers. Glory to you in the highest, O God, and may your peace dwell among us now and always. God of mercy, hear our prayers. Amen. Un jūs varat apsēsties un mēs dziedam. Aicinu mūs piecelties un kopā lūgt ar tēvreizes vārdiem. Let us pray Lord's Prayer. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstības, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Sēdīsimies un dziedāsim Vēsā ziemas naktī. Ziemas
Šajā brīdī vēlējos izteikt pateicību visiem, gan tiem, kas šodien ir palīdzējuši pie dievkalpojuma un ir klāt, gan, ja šodien pārdomājām par klātbūtni, par tiem, kas bija klāt, katrs savā veidā palīdzēja un atbalstīja mūs arī visām aizgājušā gadā pie daudziem labiem darbiem. Jā, un aicinu mums arī svētīgu jauno gadu vēlot arī būt klāt un izmantot visus Dieva žēlastības līdzekļus, kādus Viņš mums šajā pasaulē dāvā. Gan tieši baznīcā, Dieva vārdā un sakramentos, gan visos tajos veidos, kā mēs esam klāt un kopā glabājam to, kas mums ir svarīgs. Protams, mēs turpinām dievkalpojumus katru svētdienu, ko var skatīties gan Zoom, gan arī pieteikties, ja kāds vēlas vairāk informāciju, ko mēs arī izsūtām visiem, kas vēlās. Bet pirms mēs dziedāsim klusu nakts, aicinu mūs vēl piecelties un pateikt kopīgu lūgšanu. Dieva žēlastība, kas atklāta mums piedzimušā bērnā, un līgsmība par mums sūtīto Dieva dēlu, lai ir ar jums visiem. Dear Lord, who has poured upon us the new light of your incarnate word, grant that the same light enkindled in our hearts may shine forth in our lives through Jesus Christ our Lord. Amen. And let us share light by lighting our candles and singing Silent Night. Iededzināsim un dalīsimies gaismā, aizdedzināsim svecītes. Tā, jums nav svecītes? Beigās svētas. Tā, es aizdedzināšu.
Dosimies pasaulē un dalīsimies ar Kunga prieku. Pateicība Dievam. Go out in the world and share the joy of the Lord.
It's